Domāju, varbūt tu gribēsi iegādāties. Kompīts? Kur Nu jā. ņēmi? Nu, manējs. Ir, atrad. Protams, ka atrad. Nav jau nekāda maza adatiņa. Un kas tur iekšā? Nevar iedarbināt, es nezinu. Vajag atdzīvināt. Jā, bet tev šitais ir tavs lauciņš, tu pa kompiem kaut ko saproti, ne? Paklausies, man šito te vajag ātri līdz vakaram dabūt pie dzīvības. Kas par problēmu? Just, tu taisi dators, es no tiem neko nesaprotu. Halo. Klausies, man liekas, ka viņi ir atraduši to tavu somu ar datoru, kuru tu atstāji benzīntankā. Tur ir mūsu bildes. Tur bija mani foto. Es kaut kā centīšos dabūt to stulbo numuru un atsūtīšu tev. Skaidrs? Tu pēc tam savāksi savus sūdus un visu nokārtosi. Varbūt tu vēlies aiziet pakaļ vēl pāris dzērieniem? Молодец какая. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums nevar mainīties? Tu mani jūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Žuk, klausies, atradām pavadienu. Tajā somā tur mežā atradās kvīts. Jā, par kabeļtelevīziju. Bauskas iela, 17. dzīvokļu numurs, māja nevar saprast. Vajag mūsējos izsaukt, lai pārbaudu 17. dzīvokļus. Skaidrs? Viss. Tu zini, cik uz tās ielas ir 17. dzīvokļu? Bet tā ko lai dara? Sadalīsim mūsējos pa mājām, lai skatās, citu variantu nav. Jā, taisam dators. Vai es varu pie jums kompi aizvest? Jā. Kāda ir jūsu adrese? Aha. Jā, labi, paldies. Jā, uz tikšanos. Paldies. Nu, čau, ko tik ilgi braucat? Kamēr izkasīsimies tur? Klausies, ir kādi jaunumi? Nu, ir laikam Zacepka. Tak. Atradām pavadienu. Ļoti labi. Paglau, tev nav ūdens. Ieva, atnes lūdzu ūdeni. Nebjau. Es iešu pats padzeršos. Nu, stāst. Nu jā, mēs atradām pavadienu, bet viss nav tik vienkārši, kā liekas. Tu esi jau atpakaļ. Ūdens. Paldies. Nu, kā klājas? Labi. Bija tam kaut kāda jēga? Ir pilnīgi tukšs numurs. Es tev iztos pēc pilnīgi bezcerīga gadījuma. Protams, ka bija jēga, un man smadzenes ielika pareizajā vietā, un es esmu beigusi lietot uz visiem laikiem. Nu, dod Dievs. Labi. Labi.
Paldies par ūdeni. Pag, varbūt man pārbaudīt. Zini kā, es varu aizbraukt uz namu pārvaldi un paskatīties, kurš ir īpašnieks. Bet ja viņš īrē to dzīvokli, neko tu nenoskaidros. Jā, īrniekus neviens nereģistrē. Pag, kas ar to kompi? Kompis noplīs. Mēs aiznesām pie meistara, lai sačinītu. Jā, pēc visas spriežot, kāds līdzi skatīties. Ja tas būtu garām gājies, vienkārši viņš var ienākt sētā un aprunāties un paprasīt ceļu, protams. Jā, mēs arī pārbaudīt nevaram mūs uzreiz atpazīs. Jāsūt kāds, kas nav kontaktā ar mums. Pagaid, varbūt mēs no noliktos varam aizsūtīt džekus. Ir kāds brīvs tagad? Brīvu tagad nav, bet priekš tās lietas, protams, būs jāatrod. Un ko mēs darīsim? Ja atradīsim to vaininieku? Tad viņiem pateikšu, ka es esmu Lorenz, un mēs kārtīgi aprunāsimies. Jā. Pag, nopietni. Aprunāties. Tā jau redzēs. Zinām, kā tu runā. Tas ļoti skaisti. Paklau. Es pat ļoti maz zinu. Pastāsti par sevi. Ko tu gribi zināt? Vienalga pastāsti par savu bērnību. Tev ir brāļa māsas. Tas ir garlaicīgs jautājums. Bet es gribu zināt. Labi. Bērnību es pavadīju starp Viļņu un Daugavpili. Māsu nav, brāļu arī. Pēc tam mamma apprecējās ar kādu francūzi, un tāpēc mēs pārcēlāmies uz turieni. Tu teici francūzis? Nē, es taču šaku pēc tam apprecējās. Es nezinu, kur ir mans tēvs. Un kāpēc jūs atbraucat atpakaļ uz Rīgu? Es atbraucu. Meklēt līga vaini. Un tad preci mani? Tu nešķīries. Labi, tas ir dažu dienu jautājums. Jums bērni ir? Meitiņu. Es tev ļoti mīlu. Tas ir labi. Tu tiešām nav nekāda jūta pret mani? Ir. Tad kļūst par mani sievu. Es satraucos. Tu ļoti labi smaržo. Tās ir tās pašas smaržas, ko tu man uzdāvināji. Pēc manis? Jā.
Uztaisīji kafiju? Nedzirdi, ko es to prasu? Nē, neuztaisīju. Kāpēc? Es taču tev palūdzu. Uztais pats. Nesaprotu. Es nesaprotu, kas ar tevi notiek. Es tev prasu cepeti tagad izcep. Nesaprotu. Tu varbūt esi aizmirsusi kādus grēkus. Es tev esmu piedevis. Nesāc labāk. Ko nesāc? Es tev nekrāpu, kamēr mēs bijām kopā. Es tā arī to nesaku. Vienkārši tā tava klusēšana nogalina. Tu ko varbūt tās arī mildiņu vairs nevarēsi pieskatīt vai kauklīti mums, un, nezinu, paiet tu drīz vairs nevarēsi, neko vairs nevarēsi izdarīt. Mildiņa aizņem no nometnes šodien. Es arī aizbraukšu un izņemšu. Ieva, nu kas ar tevi notiek? Ar Bellu viss ir beidzies. Kas ar tevi notiek? Jā, labi, es esmu vainīga. Nu, es nesaku, ka tu esi vainīga. Tad beidzam šo. Zini, davai beidzam šo visu. Man ir pieriebies šķas cirks. Liekam punktu un šķiramies. Nevajag man to kafiju. Paņemšu benzīnu tā kā un vispār, zini, par to šķiršanos padomā nopietni. Kafiju nevar uztaisīt. Tas pienākuši laiki. Ko es prasu? Tīri. Uz redzēšanos! Kafiju! Nobiedēji mani. Kur tu biji visu naktī? Ciemos. Kur ciemos? Pie Ievas, pie savas priekšnieces. Visu naktī? Visu nakti, līdz pat rītam, līdz pat šim brīdim. Kas tev ir? Bet ko tu runā? Ko tu tur darīji? Mierināju viņu. Viņa ir sastrīdējusies ar savu vīru, un viņa nevar ko parunāt, tāpēc viņa man piezvanīja. Tad, kad mēs vēl bijām ar Teodoru kafēnīcā. Zini ko? Laiks izbeigt šo marasmu. Krāmi mantas, mēs aizbraucam no šejienes. Es eju mazgāties. Es teicu, mēs aizbraucam, Leticija! Datoru paņēmi? Paņemu. Kāpēc tad tu tā uztraucies? Tevi kāds atpazina? Nu, nē, es biju maskā. Izdarīju tā, it kā būtu laupišana. Leticija, nu beigsim, no kamera vēl nav pa vēlo. Mēs tūlīt visu mierīgi izrunāsim. Es eju mazgāties, labi? Labi. Kur stāv čemodāns? Salikšu tavas mantas.
Tu vari manī paklausīties, nu taču es tūlītās būšu, nu. Bija vēls, ienāca ar ieroci, lika man nogulties uz zemes, paņēma visu, kas bija pie rokas. Kā viņi izskatījās? Normāls narkomāns maskā. Klausies, asprātis, tu prasi garš īsts. Normāls. Savāc 3 kompjus. Tavējo arī. Ļāviet, man ir svarīgs tas kompis tev. Tev kompis ir svarīgs vai faili? Ko es sapratu? Man vajag to, kas ir iekšā tajā kompī just. Labi, es biju izņēmis cieto disku. Ielikšu jaunā kompī, varēs rīt dabūt. Sorry, ka es sabļaus, tev vienkārši man tiešām svarīgs tas kompis. Policija ziņoja? Nē, kā man nav laika tām visām pratināšanām, tiesām. Skaidrs. Labi. Zini, kā ir? Es braukšu pagulēt, es 2 nakts neesmu gulējis, un tu man zvani, labi, ka tev tur... Jā. Ok. Klausies, just tu no sievas viegli šķiries? Jā, advokāts visu nokārtoja. Es domāju, tur tiesas un tās. Man nevajadzēja piedalīties. Skaidrs. Domā šķirties? Nē, tīri tā. Aizdomājies. Labi, zvani man, labi? Jā. Paša, būsim objektīvi. Visur, kur tu iesaisties, viss noiet greizi. Uz Lorencu šāvi netrāpīja. Un tagad vēl kaut kāds dators, nu. Tas jau bija summa. Nu nepadomāji. Nu nepadomāji, tu nekad nepadomā. Kas vēl bija somā? Vairs nekas. Tiešām? Nu jā, tikai šķiltavas tam cigaretes, prezervatīvi. Un kur tagad ir dators? Izmetu. Nu tad nekas nav mainījies, vai ne? Nav par ko uztraukties. Viss. Leticija, mums nekas neizdosies. Kā tu nesaproti, viņi jau tagad dzīvo ar acīm vaļā. Esmu mājās. Ir kāds? Čau. Kurš vēl izsakoja? Kur tu biji? Kā, kur es biju darbā, es biju daudz darīšanas. Es tik mīļi uztaisos paies, labi? Mums ir jāparunā. Klausies, es tev teicu, ka es biju darbā, esmu nogurs. Par ko tu gribi runāt? Par citu lietu. Labi. Viņi tagad būs uzmanīgākie, un mums nekas nesanāks. Mums varbūt arī nesanāks. Man gan. Tagad tu vairs neiejauksies, un es pati ar visu tikšu galā. Skaidrs? Tagad paklausies, ko es teikšu. Sestdien es aizbraucu. Kopā ar tevi, vai ne tas jāizlem tev? Man jau te atmicis. Kas notiek? Sakas par lietu. Šo es atradu tavā kabatā. Kāpēc lakatiņš? Jā, kabatas lakatiņš, kur tu viņu ņēmi? Mežā? Kāds tagad ir jāsaprot? Nu, kā es tev teicu, ka Lorencam ir problēmas. Viņa kāds izsako, mums ir aizdomas, ka tas pieder tam džekam, kas novēro Lorenca māju. Es neciešu tavu dzīvi. Pagaidi, tā ir Lorenca dzīve, ne tava. Tu smaržini kabatas lakatiņas? Nē. Kāpēc?
Tāpēc, ka man nav kabatslaktiņa. Nē, es domāju vienkārši, kāpēc ir jāsmažina kabatslaktiņa, redzi? Es atceros vēsturē, tur teica, ka baroneses ir smaržinājušas mīlestības vēstules saviem mīļākajiem, bet varbūt tā ir kaut kāda zīme. Tu ēd labāk. Ne, bet nopietni pasaka, tu kā sieviete. Kāpēc tas ir jādara? Es nezinu. Patīk un smaržina. Paklau, varbūt to viņam ir uzdāvinājis kāda meitene. Bet, piemēram, kurš mūsdienās vispār nesā kabatslaktiņas? Nu, kāpēc tu nerunā? Tāpēc, ka es nezinu, ko tev atbildēt. Tagad bērns un šitā māja ir vienīgā mana dzīve. Es nezinu, kā cilvēki dzīvo ārpus šīm dzīvokļu sienām. Paklausies, dažkārt cilvēki tiešām ir dīvaini. Zīle ir dzies. Ko? Viņš pārcieta operāciju, tagad atlapst. Nelī. Tu viss labi? Nelī. Liels jums paldies. Paldies tiešām, lai jums brīnišķīga diena. Šodien vienkārši tik laba diena. Kā tev gāja? Kādā ziņā? Ar Teodoru. Normāli. Mēs bijām kafejnīcā, padzērām kafiju un atvadījāmies. Un par mani viņš tā kā neko neprasīja? Nē. Es vienkārši iedomājos, tā kā es iejaucos jūsu attiecībās, tad varbūt viņš kaut ko Nē, pušu plāsta vārdu. Tad viņš tev vairs tā kā nelīp klāt. Mēs jau tik tālu nemaz nebijām tikuši. Nu jā, man, piemēram, vīrs vakar lika domāt par šķiršanos. Iedomājuši, tie kretīni vienkārši no sākuma atrod sev mīļāko un tad grib šķirties. Tik nopietni? Es nezinu, man īstenībā ir pilnīgi vienalga, jo man ir daudz nopietnākas lietas, par ko domāt. Kādas? Saki, es palīdzēšu. Lētīcija. Beidz būt tik laba. Cilvēks sāks to izmantot. Zini? Man tev šķelsmīgi gribās kaut ko uzdāvināt. Skatos, ka tev no rokas sprādz. Mēs tev varētu uzdāvināt šo rokas sprādz par labu darbu, jo tev vēl paies laiks, kamēr tu no Teodora kaut ko sagaidīsi. Tā, liekam virsū. Man liekas, ka izstās vienkārši brīnišķīgi, vai ne? Tu nopietni? Ak, Dievs, jā, man ļoti patīk. Paldies tev. Paldies. Ja tev ir kādas problēmas, tu man tikai saki, es palīdzēšu. Es apsolu, vienmēr. Es tev ticu. Ja? Kāpēc tu raudi? No prieka. Tāpēc, ka Oskars ir dzīvs. Pasaka vēl, ka tu nožēlo, kā precēji mani. Nerunā tev. Ko nerunā? Paklausies, kā man justies, ka tu raud citu vīriešu dēļ un saka man, lai es nerunāju? Tu neko nesaproti. Oskar nošāva pie manas mājas, un es biju tā, kas lūdzu viņam atnākt, bet priekšā jau bija lamatas. Tu par to man nekad nebija stāstījusi. Jā, tāpēc, ka es gribēju aizmirst. Jo tas viss notika manis dēļ. Es pie viss esmu vainīga. Mazais, tu neesi ne pie kā vainīga. Dzirdi, tu neesi ne pie kā vainīga. Viss kārtībā. Agri vai vēl kāds viņu būtu mēģinājis novākt. Dzirdi? Mūsu saknes, lai paklusē,
suns nevar mainīt.